Es esmu pārliecināts, ja Saeima pieņemtu tādu vēlēšanu likumu, tad, jā, to varētu izpildīt, īstenot, ieviest varētu. Jautājums, kur tad bet? Kur, šeit īstenībā sistēmai bet ir viens, taču liels un ar entajām izpausmēm, un tas bet vienā vārdā sauc sarežģīti. No vēlētāja puses. Pirmais. Tā garā liste, briesmīgi. Jā. Mums ir uzskats materiāls. Jā, es izmērīju ar lineālu vēlēšanu 73. Turklāt, tas ir Īrijā, kur nav tik daudz deputātu netiek piedāvāts kā 7. Pieņemot 7, Īrijā caurmērā kandidātu skaits ir 4 deputātu skaits, līdz ar to, ka Latvijā būtu 20 līdz 30 kandidāti vēlēšanu zīmē. Cilvēkam būtu jāsaranžē, un nevis tā kā no 1 līdz 5, bet no 1 līdz 30, kur, protams, varētu apnikt arī aiz pie 13 varētu apnikt. Bet, iespējas līdz 30. Otra lieta, kādam tās vēlētāja atzīmes ir jāsaprot. Mums šobrīd vienkārši ovāliņš ieķeksē jebko, aizkrāsojums. Tur ir jāmāk atšķirt jebkurā rokrakstā vieninieks no 7 un 0 no 6. Man gan melnais humors jāsaka, ka pēc šitā, ko vēlēšana komisijas ir piedzīvojušas pēdējā piegājienā, viņas ir spējīgas uz jebko šobrīd. Turklāt par to, kas piedzīvots pēdējā piegājienā, balsu skenēšanas sistēmas traucējumu dēļ balsu skaitīšana ievilkās vairākas stundas. Bet Īrijā bez problēmām, ar normālu skaitīšanu, 27 kandidātus skaitīja 5 dienas. Vai tā ir milzīga traģēdija? Tā būs manuālais darbs, un ilgāk nebūs naktī ballītē no rīta rezultāti. Būs jāgada ilgāk. Ballītes atkrīt.